Politiķi runāja, ka tur ir 300 miljardi. Pagaidiet, Kola kungs. Jūs runājat par 300 miljardiem un lepojaties ar to, ka esat atdevuši 1,6% mūsu naudas Ukrainai, kā saka, zababiedu par uzvaru, kuras nebūs un nav iespējama, ja jūs būtu racionāli domājoši. Bet tā kā ja caur jums runā populisms, parunāsim par populismu, par 300 miljardiem. Kola kungs, ja jūs būtu racionāli domājošs cilvēks un lasītu rietumu presi un rietumu analītiķu domas par šo lietu, ir viena tāda lieta. Jā, esot kaut kur tie 300 miljardi Eiropā, kurus jau vienreiz meklēja un nevarēja atrast, tas bija kaut kādu gadu apakaļ, bet nevis nevarēja atrast, bet negribēja atrast. Ziniet, kāpēc Kola kungs negribēja atrast? Viena iemesla dēļ, jo ir viena tāda lieta. Pie mums Eiropā, visur citur rietumu pasaulē guļ neviena tāda summa no saucamajām trešajām pasauļu valstīm. Un ja jūs to naudu paņemsiet, Krievijai jūs pāri nenodarīsiet, jo tā nauda jau viņiem ir zudusi pa lielam tāpatām. Krievijai jūs pāri nenodarīsiet. Jūs paildzināsiet tikai Ukrainas agoniju, jo tie 300 miljardi nepietiek. Jūs varat iebarot tos atkal saviem tiem draugiem, dzintariem, kā bija to jūsu klaunu, kas tur aizbrauc karot. Es neatceros, kā viņi sauc, atgādiniet. Aizsūstīsiet tos 300 miljardus tur, bet Kola kungs. Kur ņemsim tankus, kur ņemsim munīciju, ko mēs ar tiem 300 miljardiem dosiet? Jūs paņemsiet tos 300 miljardus, aiziesiet uz frontu un iemetīsiet Krievam ģīmī, vai ne? Kola kungs. Un pats galvenais, ja jūs paņemat tos 300 miljardus, jūs zaudējat vispār uzticību rietumu bankām. Trešo pasauļu valstis var nākamreiz 3 reizes nomērīt, pirms ieguldīs Eiropā. Un tāds ir jūsu mērķis. Iedzīt mūsu nabadzībā, sašķaut sabiedrību, stāstīt, ka nacionālais lepnums ir nīst Krievu, un sašķaut tautu, lai tā savā starpā rietos, lai rastos agresija, lai tauta būtu to agresiju gatava novest uz Krieviju. Jo mums šodien nacionālais lepnums balstās tikai uz Krieva nīšanu, nevis uz kultūru un savām tradīcijām. Maini labāk savu ielu nosaukums, uz neko vairāk tu neesi spējīgs, Kola kungs. Lai jauka jums diena!